Čau, čau, labrīt, labdien, labvakar. Es braucu un domāju par vakardienas notikumiem. Man meitai uzbruka puisītis skolā. Un izrādās, ka uzbruka jau vairāk kārt. Un beigās izrādās, ka tas puisītis jau esot zināms sen ar uzvedības traucējumiem. Un es vēlāk saprotu, ka viņam visticamāk ir nediagnosticēts autisms, hiperaktivitāte un tam līdzīgas uzvedības, sapratnes, rakstura problēmas. Viņš ir problemātisks un vakarā ar viņa mammu runājot, saprotam, ka mamma nav slikta, vienkārši ir pārgurusi un nezin, kā ar šo puiku tikt galā. Es viņai ieteicu jaunu baznīcu, jo viņa iet uz baznīcu katru svētdienu, un es saprotu, ka cilvēks tiešām cenšas tikt vaļā no demoniskiem uzbrukumiem savā dzimtā, kas rezultējas dēla slimībā, jo paudži paudzēs vieni un tie paši bezdievišķas uzvedības rādītāji, jeb grēki noved pie fiziskām slimībām bērniem. Tas ir šis mantojums, ko es arī izdzīvoju savā ķermenī. Un diemžēl manai vecākajai meitai arī ir šis pats mantojums, jo mani senči nebija kristieši, un mēs esam pirmā kristiešu paudze savā ģimenē, un mēs tagad strādājam ar šiem neārstējamiem mantojumiem. Es to tā saukšu, es neizmantošu cilvēku izdomātu tādu demonisku, medicīnisku alfabētu, lai vienkārši pateiktu, ka ir neārstējams slimības. Tā nav. Tādas lietas vienkārši nav, jo ar Dievu viss ir iespējams un var izdzīt ārā šīs slimības, kondīcijas, ģenētiskas, epiģenētiskas un var visu mainīt, īpaši, ja cilvēkos ir iedzimti negatīvie tādi demoniskie dzimtas mantojumi, kas ir redzams, ka tas jau ir dzimtā, iedzimts jau paaudzēs, un tas īpaši iedzimst caur vecāko bērnu. Caur vecāko bērnu, īpaši tāpēc vecākais bērns ģimenē ir tas, kuram būtu jāskaita lūksnes 3 stundas dienā, ko ir viegli izdarīt, ja tu iemācies skaitīt lūksnes automātiski, un kad lūksne kļūst par dzīvesveidu, un lūksne kļūst par tādu default, pamat iestatījumu uzvedībai, saruna ar Dievu kļūst par tavas personības bāzi. Tāpēc vakardien, kad mans bērns zvana raudādams no skolas klīnikas, ka puika iespēra ar kāju pa vēderu bumbas sakarā, sporta klases laikā. Puika atņem bumbu un pēc tam vēl iespēra ar kāju pa vēderu. Ja? Un es atceros Latvijas laikos, tādos senos laikos, mūsu paša bērnībā, kāds kādam iespēru uzsit pa degunu, tev var deguns asiņot vai tev var saskrāpēt, un tam nebūs nekādas atbildes. Pilnīgi nekādas, vienīgi sociālitātes. Tā nevar darīt un viss. Bet vakar mans vīrs bija tieši paņēmis pusdienu laiku, un viņš ir 5 minūtes no kājas skolas. Viņš ieradās savā uniformā, izsauca skolas dienējošo policistu, jo šeit ir skolā policists. Kas ir? Viņi ir tā kā skolas sargi, viņiem nav policijas darba saprašanas īsti, bet viņi ir uniformās un viņi skaitās policisti. Viņi vienkārši strādā skolā visu laiku. Vadīt satiksmi no rītiem un pēcpusdienās, palīdzēt ar mašīnām turpu šurpu un izsaukt šādos gadījumos. Un tad izsauc skolas counselor, kas ir guidance counselor. Kā ir guidance counselor?
kas ir atbildīgs par šādām situācijām. Runāties ar vecākiem un bērniem, jā, skolu pārstāvēt. Un tā tante sāk stāstīt policistiem, ka visi jau zina, ka šis puika ir ar uzvedības traucējumiem. Visi zina, visi skolotāji zina, visi skolnieki zina, ka visi to sen zina. Un es to saku, es to nezināju. Man pirmā dzirdēšana, jo mēs esam jauni šajā skolā. Pirmais gads šajā skolā es nezināju. Un ka izrādās, ka tas puišelis esot izmetis kājas brokastis miskastē vienu reizi, otru reizi rokas viņai raustījis, trešo reizi viņas mantiņu ņēmis un tur metis pāri laukam prom un tagad iespēra un mēs sakam, ka tas nav izolēts incidents, ka tas ir pattern. Kas ir? Latviešu valodas pielietojums nav īpaši populārs vairāk. Es aizmirstu vārdus visu laiku. Tas ir ķēdīt ar tādiem notikumiem jau. Un ka mans vīrs grib izvirzīt apsūdzību uz šo puiku, lai viņu arestētu par uzbrukumu meitai. Un tad skolai vajadzēja uzvilkt, atrast kameru. Ir kameras visās vietās skolā. Tā visās skolās būtu jābūt sen. 2025. gads ir nav attaisnojumi nevienai skolai, nebūtu nekādām kamerām, kas neko nemaksā. Vajag visur būt uzstādītām drošības sistēmām, novērošanas sistēmām, lai visi var redzēt, kas ar bērniem notiek, un šādās situācijās, lai var paskatīties ierakstus, kameru ierakstus, kas ir noticies, kas ko izdarīja, kas ko neizdarīja. Te bija mākoņaina diena, neko nevarēja redzēt, tā kā pierādījuma nav uzbrukumam, tiešam arestam pierādījuma nav, bet tāpatās bērnu aizsūtīja mājās, uzlika uz agresīvas disciplīnas. Ko tas nozīmē publiskā skolā, tas neko īsti nenozīmē, ka viņu vairāk pieskatīs un vairāk pieskatīs. Bet kāds ir tas, kāda mācība manai meitai ir, es viņai teicu, ka Dievs varēja izvēlēties tikai manu meitu, kā nākošo kuru stāties priekšā šim puisītim, jo izrādās, ka ir gadu laikā bijuši čumuģi bērniņi, kuram šitais puišelis ir visādi citādi uzbrucis, ka viņam ir uzlikta nostādīta vieta, kur viņš sēž pusdienlaikā, jo viņš nevar ar nevienu būt kopā, jā, jo viņš neadekvāti uzvedās. Un es saku, ka ir vienīgā visā skolā, kurā ir seržants tēvs, kurš var 5 minūšu laikā savā uniformā ar saviem zelta krūšu dekorācijām, kā triecienības operators, snaiperis un viņš staigā te ar tādiem zelta dekorācijām uz krūtīm un uz pleciem. Un viņš ir vienīgais, kurš tāds var ierasties momentāli, nolikt visus pie vietas, tā, lai visi skolotāji klausās, tā, lai policists klausās, tā, lai viss tiktu respektēts, ierakstīts, adresēts uzreiz, un lai tas cilvēks tiešām saņem agresīvu disciplīnu uzreiz, jo es saku, iespējams tas, ka tu paņēmi to mazā puisīša bliezieniņu vakar, tas izglābs kādas meitenes dzīvi nākotnē. Jo, ja viņam netiktu tagad dot agresīvu disciplīnu, par ko tādi dzēni kļūst? Par ko tādi dzēni kļūst, kam ir atļauts visādi dunkāt meitenes un zēnus, un nav nekādu seku reāli, un tad viņi uzaug par krimināliem, un tie ir jūsu nākotnes izvarotāji, slepkavas un tā tālāk, visādi neadekvāti sabiedrības pārpalikumi. Tā kā nekas slikts nenotika, jo manai meitai ir tāda liela aizsardzība, Dieva aizsardzība, tēva aizsardzība, un pēcpusdienā mēs aizvedām viņu uz Valente Jiu-Jitsu akadēmiju, un
instruktoram visu izstāstījām, skolas īpašnieks visu noskaidroja un visas džudžitsu klases priekšā vadīja bērnu interviju. Uzreiz visiem tiek pajautāts mikrofonā, kas ir jādara, ja tavam draugam kāds skolā uzbruk, kas ir jādara, ja tev kāds skolā uzbruk, kas ir jādara, kā ir jāatbild uzbrucējiem. Un uzreiz visiem atkārtojās šāda pretuzbrukumu apmācība, jo mūsu džudžitsu skola māca bērnus ekskluzīvi, lai viņi kļūtu par līderiem skolā, lai viņiem neviens skolā neuzbruktu un lai viņi mācētu aizstāvēties. Un lai viņi mācētu apkārtējos aizstāvēt. Tā kā Kaija ir jauna motivācija iet uz džudžitsu. Un džudžitsu skolas īpašnieks arī teica, ka viņš zina to puišeli, ka viņš esot brazīlietis, vienkārši tāds, ka mazs puišelis, ko Kaija pati varētu piekaut. Un Kaija ir tāda laba meitene, viņa negrib nevienu piekaut. Viņa ir tāda laba meitene, kas domā, ka skolotāja ir liela autoritāte. Viņa ļoti mīl savus skolotājus un klases biedrus, ja viņai patīk skolas noteikumi. Un viņa negrib būt sliktiņā, vai ne? Viņa nekad nevienam pretī nav situsi vispār. Bet tad viņa nāk mājās un notiek šitādas agresīvākas izpausmes pret jaunāko māsu, vai ne? Jo, ja viņai skolā kāds izdara tā, tad viņa var izdarīt šitā. Un es te parkojos priekšā vīru policijas mašīnu. Pīkstina. Ok. Es te pat atstāšu. Jā, mums ir jāmāca bērniem aizstāvēties un aizstāvēt apkārtējos, un to vajag darīt caur džudžitsu pašaizsardzību. Jo neviena dancāšana, ballēšana, dziedāšana nepalīdzēs izveidot līderus no mūsu bērniem. Un mums vajag spēcīgu vadību pasaulē, kam ir jānāk no vīriešiem, bet meitenēm īpaši ir jāmāk sevi aizstāvēt un adekvāti uzvesties, izveidojot tādu raksturu, kurš ir neaizskarams, un meitenei ir jāmāk izveidot sevi tādu, kuru vienkārši neviens neaiztiks, jo džudžitsu bērni kļūst par tiem bērniem, ko visi zina, ka, to mēs neko sliktu nepateiksim, un to mēs neaiztiksim. Un tādu raksturu savos bērnos vajag izveidot, jo jā, manai meitai uzbruka ne tikai tas puisīts, bet vēl vienā arī tāda dumja meitene, kura ir, viņa nav slikta, kā ja saka, viņa nav slikta, viņa ir vienkārši stulba. Un mēs par tādiem bērniem esam atbildīgi skaitīt lūkšanas, un šī puisīša mamma es aizsūtīju šo jauno spēcīgo baznīcu. Ne jaunu baznīcu, bet viņai jauna, jo viņai iet jau katru svētdienu uz baznīcu, bet šajā baznīcā tiešām notiek demonu izdzīšana un cilvēku dziedēšana un ārstēšana un orgānu atjaunošana, un Dievs tur kustās, tur ir svētais gars pierādīts caur gara augļiem, caur fiziskiem augļiem. Tu tur aizej un dzīve mainās, un viņas turien aizies, un cerams, ka šī puisīša nākotne varēs attiecīgi mainīties, jo mēs esam atbildīgi aizlūgti par saviem ienaidniekiem un īpaši par cilvēkiem, kur uzbruk mūsu bērniem, jo ja mūsu bērnos ir gaisma, kas piesaista uzbrukumus no šādām šādiem demoniskiem savienojumiem, mums vienkārši vajag izmantot izdevību piesaistīt cilvēkus Dieva palīdzībai, jo mēs nevienam paši nepalīdzam. To dara gaisma caur mums, kas ir svētais gars, un to vajag turpināt piesaukt un vēlēt tikai labu tiem, kuriem nav pat spēka sevi savaldīt. Lai Dievs mūs svētī, lai Dievs mūs svētī un jūs svētī, un aicināt svēto garu savā ikdienā. Tas ir labākais, gudrākais, ko mēs varam darīt sev un saviem bērniem, un tas ir veids, kā mēs varam pelnīt pozitīvu mantojumu saviem mazbērniem un savu mazbērnu mazbērniem, jo tas
kā mēs vadam savu gara dzīvi šajā dzīvē, ir tas vienīgais galvenais aspekts, kas atbild par to, kā mūsu maz bērni dzīvos. Tāpēc skaiti savas lūkšanas šodien. Āmen!